Šo tēmu turpinot, mēs studijā esam aicinājuši Latvijas ārlietu ministru Ģirtu Valdi Kristovsku. Labvakar, Kristovska kungs. Labvakar. Mēs jau šeit atzīmējām gan plusiņas, gan arī mīnusiņas, kuri mums šobrīd liekas varētu būt saistībā ar Latvijas prezidentūru, kas būs tikai 2015. gadā. Vai mēs nesākam gatavoties pārāk ātri, 4 gadi tomēr? Nav varbūt labākais finansiālais mums šobrīd stāvoklis, lai sāktu veidot birojus un par to domāt, arī tērēt naudu. Varbūt, ka varam pagaidīt dažus gadus. Protams, šis ir ļoti nopietnas pasākums, tam jāgatavojas saulaicīgi. Es domāju, ka tas plāns, kurš ir uzmests, tas ir ļoti saprātīgi radīts. Piemēram, šogad tātad birojs, kurš uzsāks darbību, sastāvēs tikai no 3 cilvēkiem, nākamajā gadā 10 cilvēki. Un tikai, varētu teikt, pēdējos pāris gados notiks visa šī prezidentūras personāla izvēršana. Ja jūs gribētu vēl kaut ko pabeigt? Nē, tas arī liecina vienkārši to, ka mēs, protams, gribam labi sagatavoties, bet tas notiek plānveidīgi un ir precīzi saplānots. Ja ir precīzi vismaz uzmest uz papīra, kā jūs teicāt, ir apmēram skaidrs, cik tas varētu maksāt? Protams, ka mēs šajā brīdī nevaram pateikt precīzi skaitļus, jo vesela virkni pasākumu... Bet ir 10, 100 miljoni? Tas ir, es domāju, tas ir kaut kur 80 miljonu latu apjomā. Protams, ka daudz ko noteiks arī tas, cik spēcīga būs Latvijas ekonomika tajā brīdī, kāds būs finanšu iespējas, līdz ar to tad mēs varēsim vai izvērst vai samazināt tādu programmu kā kultūras programma, kas arī ir šo pasākumu Bet būtu grēks, ja sadaļa. mums vispār tādā gadījumā arī kaut vai naudas trūkuma dēļ aiz nabadzības to kultūras programmu samazināt, tā ir unikāla iespēja parādīt Latviju arī visā savā plaukumā. Jā, bet, protams, ka ir valsts, kurām šī rīcība ir lielāka un, protams, ka līdz ar to arī var šādiem pasākumiem veltīt vairāk līdzekļus. Bet es vēlreiz gribu teikt, ka šajā brīdī mums jāorientējas ir uz summu 70–80 miljoniem. Es ļoti ceru, ka pēc šiem gadiem 4, 3 būs mūsu ekonomiskais stāvoklis nesalīdzinām labāks nekā tas ir šobrīd, bet šajā sakarā man ir jautājums, vai nevar gadīt, piemēram, Ungārija šobrīd ir Eiropas prezidējošā valsts, un tur diezgan problēmas lielas, gan vairāk iekšpolitisku apstākļu dēļ. Konstitūcija jaunā Ungārijā visai divdomīgā, kā pasaulē šobrīd skatās. Viņiem bija mēdīju likums tāds samērā šarps, ko Eiropa kritizēja. Un bija pat runas, ka Ungārijai varētu to prezidentūras statusu vai godu noņemt. Vai, pieņemsim, kaut kādu ekonomisku problēmu dēļ, nedod Dievs, protams, ka mums tādas vēl būs tajā gadā. Nevarētu arī Latvijai kaut kas tāds notikt, atņemt un atdot tālāk Luksemburgai pa taisno? Es domāju, ka mums nevajadzētu šādu iespēju vispār pieļaut, jo es domāju, ka Latvija ir sevi apliecinājusi daudz dažādu kultūras, sporta, es gribētu teikt arī politisku pasākumu organizācijas statusā. Un līdz ar to, es domāju, mēs arī šo Eiropas prezidentūras pasākumu, kas būs Latvijas vēsturē, manuprāt, lielākais, mēs godam novadīsim. Bet sakiet, tagad jau no Lisabonas līgums nepārāk sen darbojas. Tad jaunie institūti, prezidents, ārlietu dienests, viņi vēl samērā jauni ir. Pēc 4 gadiem viņi jau būs kārtīgi iestrādājušies. Vai nemazinās ar katru gadu, vai nemazināsies šīs prezidentūras loma? Viņi vairāk vai mazāk dublē to, ko dara jau tagad attiecīgie ierēģi. Nē, tā tas nav, jo prezidentūra neapšaubāmi tā stiprina Eiropas Savienības kopējo procesu. Un katrai institūcijai, vai Eiropas komisijai, vai Eiropas ārlietu dienestam ir pietiekams šaurs vai aktuāls tēmas, bet Eiropas Savienības kopējais process, tas ir visās jomās nepieciešams, sākot no ekonomikas, beidzot ar kultūras jomu. Un tā ir tradīcija, kura, manuprāt, ir ļoti laba. Pretējā gadījumā būtu tā, ka būtu kāds dažs spēcīgās valsts, kurām būtu sevi iespēja apliecināt, un mazākas valsts, kaut vai tāpat Luksemburga, spēcīga, bet maza valsts faktiski īsti nekad nevarētu savu
savu administratīvo spēju, savu potenciālu atklāt. Nu, gaidīsim 15. gada sākumu. Visticamāk, jau laikam 1. janvāris jau būs diezgan interesants, ka mēs 1. janvārī stājamies šajā amatā 15. gadā, tā kā jaungada sagaidīšana jau būs ar to Eiropas tematiku saistīta. Gaidīt mēs nevaram. Mēs Strādāt. sākam strādāt. Lai nu pietiek naudas un arī cilvēku resursi. Bet izmantojot iespēju, ka esat mūsu studijā, es gribu arī dažus teikumus. Mums ir, piemēram, jautājumi no cilvēkiem. Andris jums raksta par citām tēmām parunāt. Andris prasa tā, nu viņš tāda mazliet vēstulīti ir gāju uz vēlēšanām, neskatījos, no kuras partijas kandidātiem vienotībā es liku plusiņus. Viņš tad par vienotību ir balsojis, viņš ir PS atbalstītājs, bet sevi uzskata par vienotības vēlētāju. Kāpēc tik grūti top šī partija vienotība? Kad viņš uzskata, ka tas jau ir tagad jau tā kā pilnīgi aksioma. Vienotība ir vienotība, bet nevar tā kā partija izveidoties. Nu, jāsaka, ka vienotība tas ir pietiekami plašs process, un jāsaka, ka cilvēku saderība veidojas tikai ilgstošākā laikā. Tas nav tā, kā pieņem kādu politisku lēmumu, cilvēki sanāk kopā un izrādās, ka viņi tā kā Lego klucīši dažu stundu laikā labi sakļaujās. Tā tas nav. Ir dažādi viedokļi, dažādi politiskie uzskati, sākot no ekonomiskā, gan arī beigās tīri no attiecību veidošanas kultūras, kas parādās dažādos politiskā procesa lēmumos un to kvalitātē. Līdz ar to par to joprojām ir nopietni jādomā. Par ko jādomā? Vai tādu partiju radīt? Ne. Ir jādomā par to, kā panākt lēmumu pieņemšanas procesu tādu, kas ir visiem saprotams, tāds, kas ir pieņemts demokrātiski un atklāti. Bet es brīnos mazliet. Nu, jūs taču tomēr startījāt vēlēšanās kā vienotība. Visas 3 partijas zem vienas cepures, un it kā viss bija labi. Un jūs tagad sakat, tur ir tas problēma, viņi var rasties, tur temps un cilvēki un programmas. Kaut kādas iekšējas tomēr laikam pretrunas jūsos ir iekšā. Nu, kaut kā dīvaini, jūs bijāt tik draudzīgi, kad gājāt uz vēlēšanām. Tā bija priekšvēlēšana koalīcija. Ar ko tad tas atšķirās? Nē, nu, partija un priekšvēlēšana koalīcija, kur sastāv no 3 partijām, atšķirās ar to, ka ir 3 partijas. Un viena partija tā ir pavisam kaut kas cits. Tas ir tā kā ģimene. Kamēr cilvēks satiekās un draudzējās, viņa nav ģimene, un tomēr bieži vien notiek pavisam varbūt citādi procesi, tad, kad cilvēks aiziet kopā, iestājās cita atbildība. Tad arī rutīna var iestāties? Attiecībās, ja jūs tagad tās līdzības turpinām. Es gribētu teikt tā, ka ņemot vērā to, ka es pietiekami ilgi esmu bijis politikā, tad esmu redzējis, kā sabrūk labi iesākti procesi, ja tie nav pārdomāti un ja pazūd līderu starpā atbildību pret partiju biedriem. Un ja šie principi nav bijuši no paša sākuma pareizi un dziļi nostādīti, tad beigās mēs nonākam pie situācijas, kad saka, jā, partijas vadība ir atrāvusies, partija nav iesakņojusies un beigās katrs aiziet uz savu pusi. Diemžēl tā daudzām partijām ir. Visbeidzot par šīs dienas aktualitāti, tas varētu būt arī ar vienotību saistībā. Vienotība gan bija pavisam vienota, tāds kalambūrs sanāk, bet izvirzot vai atbalstot Valdu Zatleru arī uz nākamo prezidenta amata termiņu, vismaz tā ir iestājusies vienotība par to. Šodien Valdu Zatleris uzstājās tādu kā programmatisko runu. Kā jūs vērtējat viņa izredzes pēc šīs dienas runas, tā kā ir kļuvušas drošākas? Pagaidām tikai vienotība ir skaidri pateikusi, ka atbalsta Valdu Zatleru. Tā skaidri pateikusi. Es domāju, ka Zatlera runa bija vajadzīga, jo tas bija vēstījums Latvijas sabiedrībai, un tas ietver faktiski visas tās jomas, kas vienā valsts dzīvē un vienas tautas dzīvē ir šajā brīdī aktuāls. Un līdz ar to Zatlers parāda savu atbildību, viņš ir gatavs to uzņemties un turpināt arī nest tālāk. Un man šķiet, ka, protams, katram prezidentam otrie prezidentūras gadi ir spēcīgāk nekā pirmie, jo tiešām viņš kļūs par īstu tautas priekšā atbildīgu cilvēku. Zatlers ir gatavs nest, un jūs būtu kā vienotība gatavi viņam uzticēt to darīt? Neapšaubām, mēs un arī citu vienotības līderi to visu laiku ir uzsvēruši, ka mēs saskatām Zatlerā cilvēku, kurš ir cienīgs būt valsts prezidents arī turpmāk.
Paldies! Mēnesis nākamais, acīm redzot, arī šajā zīmē, prezidenta vēlēšana zīmē tiks pamatīts. Raudīsim, kā attīstīsies notikumi politiskie. Paldies, saku ārlietu ministram Girtam Valdim Kristovskim.